Tagad rudenes sākumā dārzi ir pilni ar daudz un dažādiem dārziņiem. Tāpēc tieši šodien gatavošu kabačus pildītus ar malto gaļu un tomātiem. Pirms ķeros klāt gaļai, vispirms ielikšu cepeškrāsnī dārzeņus, lai tie apcepās. Es ņemu tādus vidēji izmēru kabačus, var izmantot arī baklažānus, cukīnī, kaut ko tādu, kas ir šādā izmērā. Nogriežu galu, svarīgi nogriezt arī otru galiņu un pārgriežu to uz pusēm. Tagad kabačiem izgriežu viducīti, tā lai veidotos tāda kā laiviņa, kurā pēc tam, kad kabači būs izcepušies, varēšu iepildīt pildījumu. Un kabaču laiviņai svarīgi ir nogriezt šeit tādu šķēlīti. Tas tāpēc, lai kabats stabili turētos uz pannas un nekrist uz vienu vai uz otru sānu. Kabačus uz pannas kārtoju ar šo izgrabto laiviņu uz leju, pārberu tiem sāli, pārlieku pāri eļļu un tagad lieku cepeškrāsnī 180 grādos, kāds 20 minūtes. Un kamēr cepās kabači, sagatavoju gaļas pildījumu, kuram izmantoju malto gaļu, gan lielopu, gan cūgaļu. Cūgaļu tāpēc, ka tā dod sulīgumu un arī treknumu. Vispirms sagriežu sīpolu ripiņās un sasmalcinu arī ķiploku. Un tagad, lai nevajadzētu raudāt no sīpoliem, tos apcepu vispirms, atstājot tos ripiņās. Sīpoli ir apcepušies zeltaini brūni, tagad tos nolieku uz šķīvja, lai tie nedaudz padziest. Un tad ķeros klāt pie ķiploku un gaļas apcepšanas. Vispirms sakarsēju eļļu un apcepu ķiploku, un tad pievienoju gaļu. Un arī piebēršu garšvielas, gan sāli, gan pētersīļus ar tomātiem. Un vēl apceptajai gaļai es pievienošu tomātus, ņemu tādus 2 kārtīgi nogatavojušos tomātus, tos sasmalcinu un pievienoju pie gaļas, kad jau gaļa ir gandrīz gatava. Cepšanās laikā pievienoju arī saulē kaltētus tomātus. Pārbaru arī ar garšvielām, bet to jau pēc garšas katrs kā vēlās. Tagad pildījums ir gatavs un no krāsnes ņem ārā apceptos kabačus. Tagad kabačus apgriežu otrādāk un saceptajos kabačos likšu pa karotītei gaļu, miksējot to ar apceptiem sīpolu gredzeniem un paprikas ripiņām. Sākumā var vairāk uzlikt gaļu, un tad jau sakabināt iekšā ripiņas. Maltās gaļas vietā var izmantot arī žāvētu gaļu, to sasmalcinot, apcepot. Un ļoti labi derēs arī sēnes. Un tagad sapildītiem kabačiem pārbaru pāri sarīvētu sieru. Šeit derēs jebkurš labi kūstošais siers, piemēram, čedars, Holanda, Krievija. To kārtīgi pārbaru, un tad jau likšu kabačus cepeškrāsnī. Lieku tos cepeškrāsnī aptuveni uz 15 minūtēm, 180 grādos. Piecpadsmit minūtes ir pagājušas, kabači ir gatavi, jāņem tie ārā no krāsnes un ātri jāēd. Pārkais tos ar zaļumiem, izmantoju gan sasmalcināts pētersīļus, gan arī dilles. Mani rudenīgie, smaržīgie un garšīgie kabači ir gatavi, lai izdodas arī jums.